Paldies, abi, par jauno rītu, atkal jauno dienu. Es pasakos atkal, tas ir tāds brīnums, ka mēs atkal varam atvērt acis un atkal elpot ar atvērtām acīm un ieelpot jaunu dienu un visu, ko tā nes. Satikties ar tevi atkal, Tēvs, ka tu katru dienu stāsti kādas jaunas lietas, ka tu ved tālāk, ka tu ved dziļāk. Tu vienmēr gaidi, kad mēs pamodīsimies, lai satiktos atkal ar mums un ka mēs varētu atkal kopā iet un vadīt tās dienas un būt tavā vārdā un ka tu jau visu esi sagatavojis, jā. Cik tas ir interesanti. Jā, šodien 25. psalms, tikā lūdzam kopā ar šo lūkšanu, un jā. Uz tevi, kungs, es paceļu savu dvēseli, mans Dievs, uz tevi es ceru, nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas. Tiešām, neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā, kaunā paliek tie, kas viegli prātīgi tevi atstāja. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus. Māci man tavas tekas, vadi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz tevi es gaidu vienmēr. Piemini, kungs, savu laipnību, savu žēlstību un žēlstību, kas ir milzīga. Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc savas žēlstības savā lielajā laipnībā, kungs. Tas kungs, lai ir laipnīgs un taisns, tāpēc, ka viņš atgriež grēciniekus uz pareizi ceļa. Pazemīgos viņš vada savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, viņš māca savu ceļu. Visi tā kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur viņa derību un viņa liecības. Tava vārda dēļa, kungs, piedod manu noziegumu, jo tas ir liels. Kas ir tas vīrs, kas to kungu bīstas, tam viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā. Pats viņš baudīs labumu, un viņa dzimums iemantos zemi. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Manas acis raugās uz to kungu vienmēr, jo viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem. Pievērsies man un esi žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās. Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bēdām. Uzlūko manu postu un manas mokas un piedod visus manus grēkus. Apskati manus ienaidniekus, cik viņu daudz, un ar kādu nekautrīgu niknumu viņi mani ienīst. Pasargi manu dvēseli un izglābi mani. Nepamat mani kaunā, jo uz tevi es paļaujos. Sirds skaidrība un taisnība, lai mani sargā. Jo es gaidu uz tevi, kungs, saka Dievs, atsvabini Izraēlu no visām viņa bēdām. Āmen. Jā, kungs, lūdzos par katru vienu, par mums visiem kopā, jā, ka mēs paceļam savas acis uz tevi, jā, ka mēs paceļam, skatāmies uz tevi, ka mēs meklējam tavu padomu, ka mēs meklējam tavu vaigu šodien un ka mēs varam pieredzēt tavas atbildes, tavus ceļus, kā tu dod padomu, Tēvs, lūdzu palīdzi mums nereaģēt emocijās, bet jā, no tava padoma, no tava miera, jā, kad tu iedod padomu, tad tas ved pareiziem ceļiem. Kungs, es lūdzu, jā, ka tiešām neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas viegliprātīgi tevi atstāja. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus, dari mums zināmus tavus ceļus, māci mums tavas tekas. Vādi mūs tavā patiesībā un māci mani mūs, jo tu esi mūsu Dievs, kas palīdz. Uz tevi
mēs gaidām vienmēr. Piemini, kungs, savu laipnību, savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga. Nepiemini mūsu jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mūs pēc savas žēlstības savā lielajā laipnībā, kungs. Tas kungs ir laipnīgs un taisns, tāpēc viņš atgriež grēciniekus uz pareiza ceļa. Pazemīgos viņš vada savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, viņš māca savu ceļu. Kungs, lūdzu, ka tu ved mūs pa pazemības ceļiem, ka tu Svētais gars, tu māci mums staigāt pazemībā, ka mēs sevi atrodam beigās uz tā gudrības ceļa, uz tā taisnā ceļa, uz pareizā ceļa, mēs vadamies no spožuma, no padomas, jā, ka mēs varam ieraudzīt, kā tu esi mūs izvedījis, kāds ir tavs ceļš. Tēvs, lūdzu, dod mums šo pacietību, piegriezt tev ausi un sagaidīt no tevis visu, ko tu saki, ko tu dod. Jā, mēs pasludinām, ka tu esi kungs, un mēs neesam kā tādi bāreņi, bet kas ir bijis, tas ir pagājis, un ka mums ir tēvs, mums ir šī drošība, un kā mēs rīkotos, kā mēs justos, ja mēs zinātu, ka tev ir tāds tēvs, tu nelūgtos neko, tu nepieprasītu, jā, tu pastāvētu viņa drošībā, un tu ļautu, lai viņš cīnās tavas cīņas, jā. Jā, lai nāk šī drošība tēvā, lai nāk šī bērna drošība, jā, par katru vienu. Tās lūdzu, ka mēs varam atraut savus skatus, savas dvēseles no to, ka tā, kas ir bijis, mums liekas, man nav tēvs, man nav māte, un jā, no kādām šīm sērām mēs varam teikt, kas ir bijis, tas ir pagājis, un man ir tēvs. Es esmu drošībā, man ir padoms, un viņš iestājās par mani. Un tās lūdzu tiešām, ka mēs neatdodam šīs robežas ienaidniekam, lai tas nevarētu par mums ņirgāties un nākt un iejaukties kādās teritorijās un zakt mums mieru. Un tās, ka mēs pastāvam un ka tas ir arī ierocis un ka mēs varēsim baudīt un redzēt, cik tu esi labs, cik tu esi uzticams. Kas ir tas vīrs, kas to kungu bīstas? Tam viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā. Pats viņš baudīs labumu, un viņa dzimums iemantos zemi. Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Lai manas acis raugās uz to kungu vienmēr, jo viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem. Amen, piegriez mums savu sirdi. Vai mēs piegriežam tev savas sirdis un patiešām varam baudīt visus šos labumus. Neticam, bet tā ir. Viss slavu un gods tev tās. Lai jums katram vienam brīnišķīga šī diena, lai tev brīnišķīga šī diena, lai tu pieredzi, kā garšo, kā smaržo. Jā, debesu valstība, un kā ir, kad debesu tētis vada pa tiem ceļiem, un ka tie augļi ir patiesi, un ka viņš pats iestājās par mums, ka viņš cīnās mūsu cīņas, un mēs varam palikt pazemīgi un spiesties viņam klāt un teikt, hei, man vajag tavu padomu. Jā, to es lūdzos par šo dienu, un jā, esi iepriecināts, esi vadīts, esi samīļots. Tu esi ļoti, ļoti dārgs un mīlēts.